Šodien mēs uzcepsim kopīgi Tom & Jerry steiku uz pannas. Tas ir dry-aged lielopu šķiņķa gabals ar kaulu, kuram ir klāt arī kaula smadzenītes iekšpusē, un mēs viņu nosaucām par Tom & Jerry steiku, jo tas ir gabals, kuru Tom & Jerry multenē viņi kopīgi notiesā. Mēs šobrīd strādājam pie vēl pāris jauniem produktiem, viens no tiem ir lielopu tauki. Tie būs pieejami divos veidos, viens ar garšvielām, otrs bez garšvielām dry-aged tauki. Pēc cepšanas mēs lietosim arī tos. Pirms mēs liekam cepties steiku, mēs kārtīgi uzsildam pannu. Esam izkausējuši lielopu taukus, lai tie iekauko virsmu. Un sākumā steika gabals ir kārtīgi jābrūnina no abām pusēm. Cepot steiku, jūs droši varat pievienot vienkārši sāli un piparus. Cepot lielus gabalus uz pannas, ir būtiski pirms lielā karstumā tos apbrūnināt no abām pusēm. Mēs sagaidām, lai viena puse ir brūna, tad mēs griezīsim otru pusi un apbrūnināsim to. Un tad mēs liksim vāku, lai izsildītu visu gabalu un iegūtu vidēji karstu steika pakāpi. Un tad, kad mēs gatavojamies uzlikt vāku, mēs mazliet samazinām temperatūru, kādā panna tiek sildīta, un pievienojam rozmarīnu, ķiploku un vēl kādu vēlamo garšvielu, ja tāda ir. Cepot Tom & Jerry steiku ir vērtīgi izmantot lielopu taukus, jo pats gabals ir liess un tauks piešķir vajadzīgo sulīgumu. Savukārt kaula smadzenītes jūs varat uzlikt uz maizītes, pielikt klāt zaļumus un baudīt delikatesi.